Kas tu esi, kungs? Dievs, kāds tu esi? Kāds tu esi, mans Dievs? Es tev tik daudz kalpoju, bet es tevi pašu taču nemaz nepazīstu. Par šiem un citiem jautājumiem raidījumā Lūkšanu kambara noslēpumi. Kad es dzirdēju šos vārdus, es sēdēju un raudāju un sēroju vairākas dienas. Es arī nemitējos gavēt un griezties ar savām lūkšanām pie debesu Dieva. Un es sacīju, ak, kungs, debesu Dievs, lielais un bijājamais Dievs, kas sargā derību un parāda žēlstību tiem, kuri mīl tevi un pilda tavas pavēles. Lai tava auss kļūst uzmanīga un tava acis atverās, lai dzirdētu savu kalpu lūkšanu, ar kādu es tagad griežos pie tevis dienu un nakti par Izraēla bērniem, taviem kalpiem, izsūdzēdams Izraēla bērnu grēkus, ko mēs esam grēkojuši pret tevi. Arī es un mana tēva dzimtas, mēs esam grēkojuši. Labvakar, Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Man ir atkal patiesi prieks būt šeit studijā un ar raidījumu Lūkšanu kambara noslēpumi. Studijās mēs, Jānis Akmens. Un es, Jānis Sadauskis. Pirms mēs sāksim runāt par šīm svarīgajām tēmām, kuras mēs dienu no dienas, otrdienas pārunājam. Un, ja jūs būsiet pamanījuši, mēs ejam cauri tādiem tā kā posmiem, pa punktiem. Mēs cenšamies runāt tā schematiski, lai jūs labāk saprast, labāk uztvertu. Un es gribētu arī aicināt jūs paņemt savus kristiešu draugus, tad klades, zīmuļus, pilspaules, lai jūs varat pierakstīt. Un es varbūt tā īsumā gribētu pieskarties varbūt vēlreiz un atgādināt šī raidījuma veidošanu, kā mūs sazvanīt, kā sakontaktēties ar mums, kā varbūt runāt par iespēju savā draudzē uzaicināt novadīt semināru par šīm tēmām. Tātad šo raidījumu veido biedrība Tautas lūkšana, un jūs varat atrast informāciju par viņa internetā. Tātad, kā atbalstīt mūsu raidījumu. Un cilvēki ir, kas zvana un saka, ka ir vērtīgs raidījums, nāk cilvēki klāt, un bieži vien saka, es klausos, man patīk, liekas vērtīgi un ir vērtīgi, bet man vienmēr tāds jautājums, ja tas ir vērtīgi, varbūt, ka jūs vēlētos, un arī tie, kas šobrīd klausās, varbūt jūs vēlētos kļūt par mūsu atbalstītājiem, un kļūt par cilvēkiem, kas finansiāli atbalsta šī raidījuma tapšanu, kļūt par daļu no šī raidījuma. Un ja jums ir tāda vēlēšanās, tad jūs varat piezvanīt pa tālruni 29 65 41, un beigās mēs atkārtosim vēlreiz šo tālruni, un saņemt pēc tam īziņā, parunāsim, saņemt īziņā mūsu biedrības rekvizītus. Ir cilvēki, kas ir uzrakstījuši un jautājuši, kā var pieteikt semināru gan par lūkšanu dzīvi, gan par gavēņu spēku un nozīmi mūsu dzīvē, tad arī pa šo telefonu, tātad 29 65 41. Un vēl gribētu atgādināt, ka Kristīgo grāmatu veikalos jūs varat atrast disku no iepriekšējā raidījuma cikla, kur mēs saucām Lūkšanu kambara noslēpumi, un šajā diskā jūs varat atrast vairāk kā 50 tēmas par to, kā izveidot dziļu un personīgu lūkšanu laiku, un kā sākt dzirdēt Dieva balsi. Bet, ja jūs vēlaties piezvanīt pēc raidījuma, un ieteicam zvanīt pēc 18. un padalīties ar savām pārdomām, ar savām domām un ar tām idejām, varbūt, kas nāk jums runājot un klausoties par šo raidījumu, tad jūs varat piezvanīt pa tālruni Jānim 263 94 720. Tātad raidījuma beigās mēs vēlreiz atkārtosim, tāpēc varbūt, ja ir pie rokas papīrs un zīmuls un rakstāmais, tad paņemiet, sagatavojiet, un ne tikai tāpēc, bet arī tāpēc, lai runātu un pierakstītu par to, par ko mēs šodien runāsim. Un ļoti svarīgi ne tikai klausīties, bet arī pierakstīt, lai varētu pārlasīt, lai pēc tam to varētu arī darīt. Bet, lai Dievs mūs varētu svētīt šī raidījumā, lai jums būtu dzirdīgas ausis dzirdēt, un mēs spētu runāt to, ko Dievs grib, lai mēs runājam. Mēs gribētu lūgt Dievu. Un varbūt šoreiz es lūkšu Dievu, un lai Dievs mūs visus svētī šajā vakarā. Mīļais kungs, mēs atnākam pie tevis. Paldies tev, tēvs, par to, ka mēs varam būt tavu bērni, ka mēs esam tevi kalpi.
ka mēs esam Tavi izradzētie, Tavi aicinātie, ka mēs esam Tavi svētītie. Paldies Tev, debes Tēvs! Bet, mīļais kungs, mēs esam Tavi bērni, Tēvs, bet mēs zinām, ka mēs vēlamies būt Tavu bērni pēc Tavas sirds. Mēs vēlamies, Jēzus, ne tikai būt mazi bērniņi, bet mēs vēlamies pieaugt, augt Tevī, iet no spēka uz spēku, no spožuma uz spožumu, kā Tavs vārds saka. Tēvs, mēs vēlamies piedzīvot fantastiskas dziļas uzvaras, Jēzu. Mēs vēlamies, kungs, lai tas, kas mūsos iekšā, ir stiprāks nekā tas, kas ir pasaulē. Un Tēvs, mēs vēlamies, lai mūsu iekšējais satvars, šis mūsu iekšējais cilvēks ir norūdīts, sagatavots, svētīts. Tēt, lai mūsu iekšējās garīgās disciplīnas ir tās, kas spēj mūs nest pāri visām dzīves vētrām un negācijām. Svētais gars. Kungs, lūdzu, lieto šo raidījumu. Veido, lūdzu, kungs, šo raidījumu, Dievs, un stiprini, debes Tēvs. Jēzus Kristus vārdā. Un svētī katru klausītāju un katru to, kas iedziļināsies un domās mums līdzi. Un Dievs svētī, ka cilvēki lieto un dara, Dievs, to, ko viņi dzird savām ausīm. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Amen. Amen. Tad mēs šodien runāsim par tēmu. Mēs runāsim par tēmu gavēnis atnes prāta un sirds skaidrību. Es nezinu, Jāni, kā tev liekas, bet es daudz gadus atpakaļ dzirdēju tādu vienu slavenu lielas draudzes mācītāju. Un viņš kādā lielā konferencē uzdeva jautājumu, kā jūs domājat, kāds ir svētā gara vadīts cilvēks? Tas bija pietiekoši izaicinošs jautājums, lai varētu padomāt, un tad skanēja ļoti dažādas interesantas atbildes. Kāda bija, tāds, kas staigā tikai garā, kāds bija tāds, kas dara zīmes un brīnums, kāda atbilde bija tāda, tas ir tāds cilvēks, kuram Dievs atklāja savus noslēpumus, to, ko citiem nevar pateikt. Un zināt, ko šis vīrs teica? Viņš teica tā, viņš pats bija svēta gara vadīts, un par to liecināja viņa augļi, un viņš teica tā, es redzu svēta gara cilvēku disciplinētu, sakārtotu, mērķtiecīgu, skaidru, gudru un gara vadītu. Cilvēku, kurš iet no uzvaras uz uzvaru, no spožuma uz spožumu, kas nekrīt, nešūpojās katrai vētrē līdzi. Cilvēku, kam ir mērķis, kas zina savu aicinājumu un kas iet uz šo aicinājumu. Skatoties uz Kristu, seko Kristum pakaļ savā dzīvē. Un, lai tas varētu notikt, mums ir vajadzīga bieži vien tāda disciplīna kā gavēnis. Kā gavēnis, un Bībele ļoti skaidri saka, mēs no pirmiem raidījumiem runājuši, ka Jēzus teica, Viņš pats personīgi Mateja evaņģēlē teica tādus vārdus, un kad tu gavē, un tad viņš tālāk saka, kādā veidā gavēt, kā izskatīties, kad tu gavē, un tālāk, kad Jāņa mācekļi atnāk pie viņa pajautā, kāpēc tavu mācekļi negavē, par to mēs esam runājuši, viņš atbild, kad līgavains tiks paņemts prom, tad tie gavēs. Viņš patiesībā to pasaka tādā apgalvojuma formā. Un šodien mēs runājam par tādu 5. tēmu, iepriekšējais raidījums, jūs klausījāties iepriekšējās tēmas, ka gavēnis atnes prāta un gara skaidrību. Kad mēs dzirdam, kad mēs saprotam, ko gars mums saka, un ka mēs zinām, kas mums ir jādara. Jāni, mums visiem ir aicināts, mēs visi esam aicināti, ka mums katram ir personīgais laiks ar Dievu. Un par to mēs vairs neviens nestrīdamies, un visi piekrīt, ka jālasa Bībele, ka jālūdz Dievs, ka katru dienu jābūt kādam laikam, ko mēs pavadam ar Dievu. Kāpēc tomēr bieži vien ir tā, ka tas laiks mums pietrūkst, un ka mēs nevaram pateikt tā, ka mēs saņēmām no Dievu. It sevišķi ir kaut kāda izšķiršanās mirkļi, kaut kāda laika, kad mums vajadzīga skaidra, konkrēta atbilde kādā jautājumā. Un mēs rītu no rīta nākam, pat lūdzam, kaut kā meklējam šo atbildi, bet nesaņemam. Kāpēc? Kā tev liekas? Redziet, te ir tās lietas, kas parādās, ka mēs redzam rakstos, kas ir Bībelē sacīts, ja, ka mums ir daudz ka mums ir laiks ar Dievu, ka mums ir personīgs laiks ar Dievu, ja, un tomēr nav atbildes. Un to arī parāda tās rakstvietas, kādas, ko mēs esam arī lasījuši un sacījuši. Ko tu šodien lasīji? Un ko mēs arī šodien lasījām, ja, kad ne tikai kā Nehemija, tas bija lasījums no Nehemija grāmatas 1. nodaļas no 4. līdz 6. pantam, ja, un Nehemija, es gribētu vēlreiz to paņemt augšā mazliet, ja, kad viņš to saka, kad šeit ir tā, ka parādās, ka viņš ne tikai lūdza Dievu, bet arī nemitējās gavēt. Ja. Un šeit parādās laika periods. Es saprotu, tur vairākas dienas ir. Jā. Kad es dzirdēju šos vārdus, es sēdēju un raudāju, sērodams vairākas dienas. Mēs nezinām, cik precīzi dienas. Ja mēs tur sāku 2, 3 vai 4 vai 6, tad mēs spekulētu. Bet šeit ir teikts vienkārši vairākas dienas. Arī es nemitējos gavēt un griezos ar visiem saviem lūgumiem pie debesu tēva Dieva. Ja? Un šeit tieši parādās, teiksim, ja, kad ne tikai lūkšana
bet gavēšana. Jā, pie kam iet runa par to, ka viņš vairākas dienas to darīja, tas nozīmē, un viņam bija jautājums, konkrēts jautājums. Jā, protams. Viņam bija vajadzīga atbilde. Tas nozīmē, ka, ja pat mums ir personīgais laiks katru dienu ar Dievu, un mēs zinām, ka kāds, kuram tas ir, jā, citam ir pusstunda, citam ir stunda, citam varbūt pusotra stunda, jā. Bet bieži vien mēs cilvēki, kas lūdzam, kas tuvojamies Dievam un piedzīvam Dievu klātbūt, mēs nespējam saņemt atbildes uz svarīgiem jautājumiem viena iemesla dēļ. Mums nav laiks pietiekoši ilgs termiņš, kad mēs lūdzam. Un, tu nevari lūgt diennakti, teiksim, jā, vai 2 diennaktis pēc kārtas, teiksim, jā, vai 3. Bet, ja tas ir apvienots ar gavēni, tad gavēnis un lūkšana, tas ir divi tā kā spārni, ja? Bet tas var ilgties, tātad šī lūkšana un gavēšana, šis stāvoklis Dievu priekšā, viņš velkās pietiekoši ilgi, un mēs kļūstam spējīgi. Šajā laika periodā mēs kļūstam spējīgi pamazām nonākt līdz tam, ja līdz tam mirklim nonākt, kad Dievs var uz mums runāt. Jeb, kad viņš runā un spēj mums iedot kaut ko tādu, ko mēs personīgajā laikā nevarējām saņemt. Tas ir kaut kā līdzīgi, kā es gribētu sacīt, apmēram tā, kā līdzīgi kā notiek lielāko daļu draudzes, kad sprediķis jau nav pirmais. Sprediķis ir tikai kaut kad, svētruna ir tikai kaut kad 3., 4. pasākums, ja tā drīkst, ja ņemam dievkalpojums struktūru, ja? Jā. Ir parasti ir kāds, ir ievads, ir lūkšanas, ir šīs te slavēšanas dziesmas, ja? Un tikai tad, un te arī parādās, teiksim, ir personīgais laiks, un viņš ir tik, cik ir. Un ja tu esi tikai, tas lūkšana laiks, ja tavs personīgais laiks ir ļoti īss, pieņemsim stundu vai pusotru, jā. Liekas garš, pareizi. It kā garš, bet tai pašā laikā ir īsi, jo tu knapi varbūt tās tikai ieej tajā tādā padziļinātā būtībā un formā, kas tad īsti tur notiek, lai tu varētu sadzirdēt, ko tev Dievs saka, ja. Un te ir tās lietas, ja mēs to tā redzam, tad mēs saprotam, ka patiesībā tas laiks, ja mēs pavadam, viņš nav nemaz tik garš, kā mēs to darām, ja. Un tieši tāpēc vairākas reizes es esmu arī minējis cilvēkiem, kā mēs esam kādreiz runājuši par lūkšanu, kad konkrētā laikā, ja mēs lūdzamies konkrētajā laikā, noteiktā laikā vienā un tai pašā, tad patiesībā mēs visas tās 23 atlikušās stundas pavadam domājot, kā nonākt tajā konkrētajā stundā laikā, tad mēs visas pārējās stundas arī vadam uz to, lai mēs būtu tajā laikā tur un lai mēs lūgtos. Ja? Mēs jau tā kā sagatavojamies tajā konkrētajā lūkšana laikam. Ja? Tas ir tā būtība. Bet vienalga nav kādas lietas arī mums atbildes. Kaut kas nenotiek. Jā, jo mums ir vajadzīga vadība jebkurā jomā. Un tad, kad mēs apvienojam savu laiku tātad Dievu priekšā lūkšanai, mēs pievienojam klāt gavēni. Un gavēnis parasti nav pusstunda, stunda vai pusotra stunda, kad piemēram, kā mēs tikai lūdzam, jā. Automātiski vārds gavēnis, viņš uzreiz mums liek saprast, ka tas ir ilgāks laika periods. Tā var būt pusdiena vai vesela diena vai nedēļa vai mēnesis. Tas ir noteikti daudz ilgāk nekā patiesībā, kā mēs pavadām lūkšanu. Tādā tikai lūkšanā. Ja? Es gribētu, lai mēs precīzi, Jānis, sakām sodā, ka cilvēki, sapratīsim, ne tā varbūt. Jā, tātad šis gavēnis, tas ir pietiekoši ilgs laiks, un gavēnis tieši tā forma, kurā mēs varam veltīt Dievam pietiekoši garu laiku. Un mums vajag, mīļie draugi, mīļie brāļi, māsas, mums vajag saņemt Dieva vadību daudzās sfērās. Un mums tas ir vajadzīgs. Katram tas cilvēkam ir vajadzīgs. Un reizēm ir tā, ka mēs darām, piemēram, labus darbus, bet es nezinu, vai kādam ir gadījies, teiksim, ka tu plāno kādu konferenci vai semināru, vai vispār kaut kādu pat ceļojumu, misijas ceļojumu, vai vēl kaut ko, teiksim, jā. Un tev ir vajadzīgs pietiekoši garš laiks, lai tu saņemtu vārdu, lai sagatavotos garīgi, lai tu nobriest, lai tu kaut kā varbūt saņemtu kaut kādas brīdinājumus no Dieva par to, kas tur notiks, kā tur notiks. Kā laicīgās lietās gribētu pateikt tā šodien, es vienkārši nācu galvā uzreiz, cilvēkus dodās uz olimpiskajām spēlēm. Mēs to zinām. Jā. Lai viņi nokļūtu tur un kaut ko izpildītu, ko viņi dara? Viņi ļoti ilgu laiku gatavojās. Viņi ilgu laiku pavada tam, lai pēc tam varētu startēt un piepildīt to. Un tas ir līdzīgi, ja, ka mēs, lai kaut ko sasniegtu, ka mēs kaut ko dzirdētu no Dieva, mēs ilgu laiku gatavojamies, mēs ejam, mēs lūdzam. Tas nenotiek tā. Cilvēks saka, es palūdzos, man nekā neatbildēja. Ja? Es pagavēju, man nekas nenotika. Ja? Nē, tas nenozīmē, ka tu tagad aizies lūkšanā un aizies gavēšanā un ka uzreiz tas viss notiks. Jā. Tā ir varbūt tās kāds ceļš tikai, kurā tu sagatavojies. Jā. Mēs šodien runājam par tēmu, ka gavēnis atnes prāta un gara skaidrību. Un es šobrīd gribētu uzdot tādu jautājumu varbūt tiem, kas klausās šo raidījumu. Vai jūs varat tā precīzi pateikt vārdos, uzrakstīt vai pateikt vārdos, kāpēc ir jūsu draudze? Izņemot tikai tāpēc, ka Kristus jūs ir aicinājis.
kāds ir jūsu draudzes mērķis, kāds ir uzdevums, kas jūs esat Dievā. Un es bieži vien domāju, man vajadzētu apsēsties un uzrakstīt šo draudzes vīziju. Un likās tā drusku jocīgi, vajag apsēsties un uzrakstīt. Kā tu var uzrakstīt to, ko patiesībā tev vajadzētu garam atklāt, ko tev vajadzētu saņemt garā. Un es ilgu laiku dzīvoju bez šīs vīzijas, protams, mēs kalpojām, mēs darījām, mēs sludinājām, protams, bet nebija šīs skaidri uzrakstītās vārdos formulētās domas. Un tad bija kāds 7 dienu gavēnis, kurā es biju, un bija viena diena, kurā es biju izlēmis gavēt un lūgt par draudzes lietām, par draudzes būtību. Un es lasīju Bībeli, es lūdzu, es nācu Dievu priekšā un runāju tikai par draudzes vajadzībām un lietām. Rezultāts, mīļie draugi, bija tāds, ka pēkšņi es sāku dzirdēt vārdus, es pat nelūdzu patiesībā par vīziju tajā reizē, bet vienkārši pēkšņi sāk nākt vārdi, kādai vajadzētu būt šai vīzijai, un šiem vārdiem nāca pat izskaidrojums. Tātad, kā vajadzētu uzrakstīt pareizi, un šiem vārdiem nāca garīgs izskaidrojums no Dieva. Un tas, mīļie draugi, bija tikai tāpēc, ka es jau biju 3 dienas pirms tam gavējis, lūdzis, un tagad es atnācu Dievs, un es sāku lūgt par draudzi. Un Dievs mani par šīm 3 dienām bija sagatavojis tik ļoti, kad es saņēmu to, ko man vajadzēja, ko es savādāk nevarēju saņemt. Tātad Dieva svētais gars man atklāja lietas, kas man bija vajadzīgas zināt, bet es viņas nevarēju tāpat vienkārši saņemt. Un tas bieži vien mūsu dzīvē tā ir. Un gavēnis atnes šo prāta un gara skaidrību. Man šāds, Jāni, kādu laiciņu atpakaļ es biju kādā draudzē, un man patiešām ir liels prieks, ka Latvijā ir draudzes. Nenosaukšu vārdā šo draudzi, kur draudz arī izsludināja gavēni nedēļas garumā, kur izsludināja gavēni ar tieši šādu mērķi, draudzes mērķi, uzdevumi, vīzija konkrētam šim gadam, 2014. gadam, lai satvertu, saprastu. Es nezinu, kā viņiem ir gājis, kāds ir viņiem tas rezultāts bijis. Ja? Neesmu pajautājis, es noteikti viņiem pajautāšu, varbūt arī kāds no jums pazvanīs, kas piedalījās šajā gavēnī, varbūt kāds dzird no šīs draudzes. Es ļoti gribētu dzirdēt, kā jums gāja šajā gavēnī, ko jums Dievs atnes un kāds jums bija pieredzes tieši caur šiem lietām, ka jūs meklējāt tādu gara skaidrību, prāta skaidrību, apziņu, ko Dievs grib pateikt priekš jūsu draudzes. Un pie kam, ja mēs šādā, arī mūsu draudzē bijis tāds gavēnis un citās draudzēs, pie kam, mīļie draugi, ja mēs šādā veidā gavējam un veltiem laiku un meklējam Dievu, Dievs kļūst mums spējīgs pateikt par lietām, kas mums jādara tieši šogad. Jā. Jo nākošgad būs savi uzdevumi, aiznākošgad būs savi uzdevumi, savas situācijas, savas lietas, bet šobrīd mums vajag, jo, protams, Jēzus mūs ir izglābis un aicinājis līdz pašam pasaules galam. Bet, mīļie draugi, rīt tev vajag saprast, ko darīt, parīt, aizparīt. Mums vajag saprast, ko darīt, kā rīkoties. Katru dienu atnes savas lietas un savas situācijas, savas notikumus, tāpat katrs mēnesis un gads. Tad mums ir vajadzīgs šāds laiks, lai mēs saņemtu no gara. Un es jums gribētu padalīties ar vienu brīnišķīgu vietu, par kur mēs varam parunāt un padiskutēt un pārdomāt. Tā būs Apostoļu darbu grāmata 13. nodaļa, sākot ar 1. pantu, 1. līdz 3. pants. Un, kad es lasīšu, pievērsiet uzmanību, kas tie ir par cilvēkiem, kā Dievs par viņiem izsakās un ko šie cilvēki tieši gavēņa laikā saņem. Un kāpēc tieši gavēņa laikā? Padomāsim par to. Tad Apostoļu darbu grāmata 13. nodaļa no 1. līdz 3. pantam. Antiohijas draudzē bija pravieši un mācītāji. Barnaba un Simeons saukts Nigrs, Kirēnietis Lūkijs, Mananēns, kas bija uzaudzināts ar tetrarhu Herodu un Sauls, tad Pāvils. Kad tie kalpoja tam kungam un gavēja, svētais gars sacīja: nošķiriet man Barnabu un Saulu darbam, kādam es viņus esmu aicinājis. Tad viņi gavēja un lūdza Dievu, un tiem rokas uzlikuši tos atlaida. Bet viņi svētā gara izsūtīti aizgāja uz Seleukiju un no šejienes pārcēlās uz Kipru. Tātad ļoti interesants moments. Antiohijas draudzē ir nevis vienkārši ticīgie, bet pravieši un mācītāji, Barnaba, Sauls, Simeons, Lūkijs un kāds Menanēns. Un šie cilvēki tātad viņi gavē un lūdz Dievu. Viņi veltīja laiku, lai gavētu un lai lūgtu Dievu. Un svētais gars šajā laikā, kad viņi to dara, saka: nošķiriet man Barnabu un Saulu darbam, kādam es viņus esmu aicinājis. Man ir labs jautājums, man ir liels jautājums, mīļie draugi. Tie bija pravieši un mācītāji. Un ja mēs kādreiz skatāmies uz praviešiem, mācītājiem, uz Dievu cilvēkiem, mēs sakam, tie gan bija vīri savā laikā. Ot, pirmās draudzēs, un tā arī bija.
brīnumi, zīmes, notikumi, viss kaut kas. Bet man ir labs jautājums. Ja gavēnis ir veids, kā Dievs var mums atklāt lietas, kuras mēs citādāk nevaram saņemt, tad pat šie vīri, viņi nevarēja savādāk saņemt šo te atklāsmi, jeb šo vārdu priekš Saula un Barnabas, kā tikai gavēnī. Pat tādi vīri, kas staigāja Dievu priekšā un darīja brīnumus, pat viņiem bija vajadzīgs laiks atdalīties, nošķirties, meklēt Dievu, un viņi pat nebija gaidījuši šo vārdu. Iespējams, ka viņi pat nebija lūguši, jo, ja mēs skatāmies uz šo te atklāsmi, jeb šo te vārdu, ko atnes Svētais Gars, nošķiriet man darbam Saulu un Barnabu, tad patiesībā šajā mirklī sākās apostoļa Pāvila misijas ceļojums, par kuru pēc tam daudzi ticīgie, kas bija ebreji, teica, paga, Sauls ir aizgājis pie pagāniem. Kas tad tagad notiek, ja? Vai tad glābšana ir arī pagāniem? Taču tikai ebrejiem, vai ne? Tātad, mīļie draugi, tieši šajā gavēņa laikā, šajā īpašajā laikā Dievs spēja runāt uz šiem praviešiem, uz šiem mācītājiem, un tikai šajā laikā viņš spēja to viņiem pateikt. Ja tas būtu bijis kaut kā savādāk, iespējams, Dievs būtu to savādāk izdarījis, bet tad viņiem vajadzētu dzirdēt. Un ja mēs runājam par aicinājumu, tad tieši šajā mirklī Sauls saņem aicinājumu. Dievs bija iepriekš runājis, bet tieši šis ir mirklis, kad Sauls saņem aicinājumu. Un tas man personīgi parāda, lai cik esmu dievbijīgs, lai cik es lūdzu Dievu, lai cik esmu kopā ar Dievu dažādās lietās, man ir vajadzīgs laiks, lai dzirdētu no Dieva, lai piedzīvot un lai saņemtu. Jo pat Jēzus sacīja, ka tā suga neiziet bez lūkšanas un gavēšanas. Tieši Jēzus ļoti skaidru un gaiši to uzsver, ļoti spēcīgi uzsver, ka mums ir vajadzīga gavēšana. Ka tā nav tikai lūkšana, nav vajadzīga tikai šī. Ir abas šīs lietas, un tās ir ļoti spēcīgas. Par to, ko mēs tiekam šajā brīdī arī aicināt domāt, ne tikai šodien. Un vēl viena vieta, kas man personīgi vienmēr ir pārsteigusi, Lūkas evaņģēlijas 2. nodaļa. Un te ir stāsts par to, ka Jēzus tika aiznests uz templi. Un templī tajā laikā nesa ļoti daudz jaundzimušos. Un tur bija ļoti daudz cilvēku, daudz kalpotāju, daudz priesteru, daudz cilvēku, daudz ģimenes nāca. Un situācija ir sekojoša. Vai jūs nekad neesat domājuši, mīļa radio klausītāji? Un šajā 2. nodaļā stāsts par to, ka Simeāns, tāds vīrs, redz, viens cilvēks bija Jeruzaleme vārdā Simeāns. Šis cilvēks bija taisnis un dievbijīgs, gaidītams uz Izraēlu iepriecināšanu, un Svētais Gars bija viņā. Viņam Svētais Gars bija pasludinājis, ka viņš nāvi neredzēšot, tiekams nebūšot redzējis tā kunga svaidīto. Tas Svētā Gara skubināts nāca Dieva namā, kad vecāki Jēzus bērnu ienes, lai izpildītu pie viņa bauslības paražas. Tad to savām rokām ņēmis, viņš Dievu teica un sacīja. Es nelasīšu tālāk to lūkšanu laika trūkuma dēļ, vai jums nekad nav ienācis prātā, kā tas var būt, ka viens vīrs ienāk dievnamā tieši tajā laikā, kad Jēzus vecāki ir atnesuši bērnu šo te apgraizīšanu, šo lūkšanu svaidīšanu. Viņš atrodas starp šiem daudziem cilvēkiem tieši šo te bērnu. Viņš paņem uz rokām, viņam nav ne mazāko šaubu, viņš šeit nav rakstīts, ka Marijai, ka viņš jautāja, vai viņu sauc Jēzus vai kaut kā tā. Viņš paņem šo bērnu uz rokām, un viņš lūdz par šo un pravieto. Un vēl viena lieta, 36. pāns, tad Lūkas evaņģēlija 2. nodaļa, 36. pāns, un tur bija viena pravieta Anna, Fenuēla meita, no Ašera cilts. Tā bija ļoti veca, un pēc savām meitas dienām viņa bija dzīvojusi 7 gadus ar savu vīru. Tā bija atraina 84 gadiem, kas tā nešķīrās no Dieva namā, bet kalpoja Dievam dienām un naktīm ar gavēšanu lūkšanu. Tā arī tajā pašā stundā piegāja un slavēja to kungu uz to runādam, un visiem, kas Jeruzalemē gaidīja uz pestīšanu. Tātad šīs visas vietas, tas, ko mēs runājam ar Jānu, šīs visietas runā par to, ka gavēnis, jeb laiks, kad mēs meklējam Dievu caur gavēni, spēja atklāt, jeb Dievs spēja šajā laikā mums runāt par lietām, kuras mēs savādāk nevaram saņemt. Tieši tad šis laiks gavēnis atnes prāta un gara skaidrību kaut kādos jautājumos. Lai Dievs jūs svētī, lai Dievs ir kopā ar jums. Jāņa telefons ir 263 94 720. Pa šo telefonu jūs varat piezvanīt un parunāt par liecību, par semināriem, par diskiem, par dažādām lietām. Lai Dievs svētī jūs uz redzēšanos. Ar Dievu palīgu. Jūs varat kļūt par partneriem raidījuma tapšanā, finansiāli atbalstot. Vairāk informācijas mājaslapā tautaslūkšana.lv vai pa tālruni 29 27 93 60.
lūkšanu kambara noslēpumu.